Labdien, mani sauc Viktors Baraviks. YouTube'ā mācītājs Viktors. Esmu Rīgas Centra Kristus draugs mācītājs. Draugs mājaslapas adrese ir www.rckd.lv. Lūdzu uzšķir Jēkaba vēstules 5. nodaļu. Turpināsim savu ceļojumu caur Jēkaba vēstuli. Šodien izmantosim šos darbus, vai arī daļu no tiem. Jēkaba vēstules 5. nodaļas 12. pantā ir rakstīts: bet pār visām lietām, mani brāļi, nezvēriet ne pie debesīm, ne pie zemes, ne citu kādu zvērestu, bet jūsu jā, lai ir jā, un nē, nē, ka nekrītat sodā. Iepriekšējie panti mudināja uz pacietību, izturību, pastāvību ciešot. Tagad Jēkabs aizliedz zvērēšanu. No grieķu valodas teksta var saprast, ka tā bija izplatīta prakse vēstules saņēmēju vidū, bet tam jāpieliek punkts. Kāds sakars zvērēšanai ir ar ciešanu? Šķiet tas, ka ciešot cilvēkam ir lielāks kārdinājums pateikt to, ko nedomā vai nedomā turēt. Tātad vārdi pret zvērēšanu loģiski seko teiktajam par pacietību, izturību, pastāvību, ciešot. Ieba grāmatas 1. nodaļā no 20. līdz 22. pantam ir rakstīts: tad Iabs piecēlās un saplēsa savu virsvalku, viņš noskuva kailu savu galvu, nometās zemē un noliecās uz sava vaiga pie zemes un sacīja: kails es esmu nācis no savas mātes klēpja, un kails es atkal aiziešu. Tas kungs bija devis, tas kungs ir ņēmis. Tā kunga vārds, lai ir slavēts. Pie visa tā Iabs nekādu grēku neizdarīja un neizteica nekādu aplamību pret Dievu. Pie visa tā Iabs nekādu grēku neizdarīja un neizteica nekādu aplamību pret Dievu. Šķiet, tas minēts tādēļ, ka cilvēkam Iaba situācijā ir kārdinājums izteikt aplamību pret Dievu, grēkot. Arī Jēkaba vēstules saņēmēji cieš. Bet pār visām lietām, mani brāļi, nezvēriet ne pie debesīm, ne pie zemes, ne citu kādu zvērestu, bet jūsu jā, lai ir jā, un nē, nē, ka nekrītat sodā. Vai tad nedrīkst vispār zvērēt? Ir tie, kas ir uztvēruši Jēzus vārdus pārāk burtiski un ir pilnīgi atteikušies zvērēt, pat tiesas zālē. Anabaptisti, Jehovas liecinieki, kvēkeri. Bet Bībelē ir piemēri, kur cilvēki zvēr piemērotā veidā. Mateja evangēlija 26. nodaļā no 63. līdz 64. pantam ir rakstīts: bet Jēzus cieta klusu, un augstais priesteris sacīja tam: pie dzīvā Dieva es tevi zvērinu. Saki mums, vai tu esi Kristus, Dieva dēls? Jēzus tam saka: tu to teici, bet es jums saku, no šī laika jūs redzēsiet cilvēka dēlu sēžam pie visu spēcīgā labās rokas un nākam uz debes padebešiem. Dievs ir zvērējis. Ne tāpēc, ka Dievs kādreiz melo, bet lai palīdzētu cilvēkiem ticēt. Pāvils ir piesaucis Dievu kā liecinieku. Zvērēšana ir piekāpšanās, ņemot vērā cilvēces grēcīgo un neticīgo stāvokli. Jēkabs runā par zvēresta izmantošanu ikdienas sadzīvē, nevis tiesas zālē vai ieņemot valsts amatu. Bet pār visām lietām, mani brāļi, nezvēriet ne pie debesīm, ne pie zemes, ne citu kādu zvērestu,
bet jūsu jā, lai ir jā un nē, nē, ka nekrītat sodā. Kā var iekrist sodā, zvērot? Viens veids ir pārkāpt 3. bausli, kas lasāms 2. Mūzu grāmatas 20. nodaļas 7. pantā, tev nebūs tā kunga sava dieva vārdu nelietīgi valkāt, jo tas kungs neatstās nesodītu, kas viņa vārdu nelietīgi valkā. Ja cilvēks zvēr pie kunga, ka kaut kas nepaties ir paties, tad tas ir šī baušļa pārkāpums. Ja cilvēks zvēr pie kunga, ka izpildīs teikto, bet to neizpilda, tad tas ir šī baušļa pārkāpums. Izrēlā teica, tik tiešām, ka Dievs dzīvo. Tas nozīmē, ja tas, par ko zvēri nepaties, vai tas, par ko zvēri netiks izpildīts, tad tas ir kā apgalvot, ka Dievs neeksistē. Bet 1. gadsimtā starp ebrejiem zvērestus izmantoja apkrāpšanā, tā arī var iekrist soda zvērot, arī ja netiek minēts Dievs, kungs, tiešā veidā. Jēzus teica Mateja evangēlija 5. nodaļā no 33. līdz 37. pantam, jūs vēl esat dzirdējuši, ka vecējiem sacīts, tev nebūs nepatiesi zvērēt, bet tam kungam turēt, ko tu zvērēdams solījies. Bet es jums saku, jums pavisam nebūs zvērēt ne pie debesīm, jo tās ir Dieva goda krēsls, nec pie zemes, jo tā ir viņa kāju pamesls, nec pie Jeruzālemes, jo tā ir lielā ķēniņa pilsēta. Tev arī nebūs zvērēt pie savas galvas, jo tu nespēji padarīt nevienu vienīgu matu, ne baltu, ne melnu. Bet jūsu vārdi, lai ir jā, jā, nē, nē. Kas pāri par to, tas ir no ļauna. Šie Jēzus vārdi par lielo ķēniņa pilsētu un zemi kā kunga kāju pameslu liek domāt par šiem pantiem. Šie vārdi Mateja evangēlija 5. nodaļā ir līdzīgi nosodījumam farizēju zvērēšanai Mateja evangēlijā 23. nodaļā no 16. līdz 22. pantam. Jēzus vārdi 5. nodaļā nenāk tieši no vecās derības. Jēzus vārdi ir kopsavilkums vecās derības mācībai attiecībā uz zvērestiem. Vecā derība aizliedz negodbijīgus zvērestus, viegliprātīgu kunga vārda lietošanu, zvēresta neizpildīšanu. Kad pieminēja kunga vārdu, solījums kļuva par parādu, kas bija jāmaksā kungam. Mans ieteikums ir mazāk solīt, ja ir šaubas, tad nesoli. Ja tu nezvēri, tad nav iespēja laust zvērestu. Ja tu nesoli, tad nav iespēja laust solījumu. Cilvēki izdara kļūdas savā domāšanā, ticībā, dzīvē. Tātad uzmanies, ko tu zvēri, ko apsoli. Labāk zvērēt tikai tiesas zālē, ja tas ir nepieciešams. Uzmanies ar savu jā un nē. Uzmanies ar savu jā un nē, vārdi nezinu, varbūt, padomāšu, ir labi vārdi. Vārds nē daudzkārt ir labs vārds. Atgriezīsimies pagātnē vairāk nekā 3000 gades uz sogļu laikiem Izrēlā pēc apsolītās zemes iekarošanas, bet pirms Izrēlam bija ķēniņi, laikā, kad Dievs valdīja Izrēlu caur sogiem. Sogļu grāmatā 11. nodaļā no 29. līdz 40. pantam ir rakstīts, un tā kunga gars nāca pāri
Jeftu, un viņš apstaigāja Gileādu un Manasi. Viņš apmeklēja arī Micpu Gileādā, un no Micpas Gileādā viņš devās pāri pret amoniešiem. Un Jefta deva solījumu tam kungam, un viņš sacīja, ja tu tiešām nodosi Amona bērnus manā rokā, tad lai notiek, ka tas, kas kā pirmais iznāks no mana nama durvīm man pretīm, kad es vesels atgriezīšos no cīņas ar Amona bērniem, lai tad pieder tam kungam, un es to upurēšu kā dedzināmo upuri. Tad Jefta devās pret amoniešiem, lai vestu pret tiem karu, un tas kungs tos nodeva viņa rokā, un viņš tos sakāva no Arorēra, sākot līdz ceļam uz Minitu, 20 pilsētas, un līdz Abel Keremimai, varen lielā kaujā. Tā Amona bērni tika Izraēla priekšā pazemoti. Kad Jefta atgriezās uz Micpu savā namā, redzi, tad viņa meita iznāca viņam pretī ar rokas bungām un dējas solī, un viņa bija tā vienīgais bērns, un bez tās viņam nebija ne dēla, ne meitas. Un notika tik līdz viņš to ieraudzīja, viņš saplēsa savas drēbes un sauca, ak, mana meita, tu mani laustin salauz, kāpēc tieši tev tā jābūt, kas mani apbēdina, bet es esmu atvēris savu muti pret to kungu, un es tagad vairs nespēju atkāpties. Un viņa tam atbildēja, mīļais tēvs, ja tu savu muti esi tā kunga priekšā atdarījis, tad dari man, kā tas no tavas mutes nācis, pēc tam, kad tas kungs tev ir ļāvis atriepties taviem ienaidniekiem, Amona bērniem. Un viņa saciet savam tēvam, lai tad ar mani tā notiek, bet dod tikai man 2 mēnešus laika, jo es gribu noiet kalnos un apraudāt savu jaunavību, es pati un manas draudzenes. Un viņš sacīja, ej, un viņš to atlaida uz 2 mēnešiem, un viņa aizgāja ar savām draudzenēm, un tās apraudāja kalnos viņas jaunavību, jo pēc 2 mēnešiem viņa atgriezās pie sava tēva, un viņš pie tās izpildīja savu solījumu, ko viņš bija solījis, bet viņa pati vēl nepazina vīra, un kopš tā laika tas kļuva par tikumu Izrēlā, ka gadu no gada Izrēla meitas dodās, lai apraudātu dziesmās Gileādieša Jeftas meitu 4 dienas gadā. Nav skaidrs, vai Jeftas meita tika nogalināta kā upuris kungam, kas būtu pret Mūzes bauslību, būtu pret Dieva vārdu, būtu ļoti liels grēks Dieva priekšā, jeb arī kalpoja kungam kā jaunava savu atlikušo dzīvi. Farizēju tradīcijas un izpratne vēlāk tika sakopotas Talmudā. Traktāts Šebuots, kas atrodams Talmudas Mišnas sadaļā, nosaka, kuri zvērsta formulējumi ir saistoši un kuri nē. Lūk, hierarhija zvērestu formulējumiem pēc tā, cik viņi saistoši. Bērnībā ASV mēs sakrustojām pirkstus aiz muguras, lai nebūtu jāpilda teiktais. Kaut kas līdzīgs bija Jēzus dienās Izrēlā. Farizēju pasaulē zvērēšana pie debesīm, pie zemes vai pie Jeruzālemes nebija tik saistoša kā zvērēšana pie paša Dieva. Cilvēki pienāca tuvu Dieva vārda lietošanai savos zvērestos, pieminot debesis, zemi, Jeruzālemi, bet tomēr ne pašu Dievu, dodot viņiem iespēju, viņu prāt,
izsprukt no teiktā izpildes. Taču Jēzus norāda, ka debesis, zeme un Jeruzāleme pieder Dievam unikālā veidā, ka pat mūsu matu krāsa ir noteikta. Jēzus norāda, ka viss ir saistīts ar Dievu, un ja Dievam tas viss pieder, katram zvērestam ir jāatspoguļo Dieva patiesumu. Šo loģiku var attiecināt uz jebko šajā pasaulē. Visam jābūt patiesam. Jēzus iebilda pret to, ka zvērests tiek izmantots kā apkrāpšanas veids. Esīna arī iebilda pret zvērēšanu, sako, ka kāds, kam netic bez Dieva piesaukšanas, jau ir nosodīts, taču viņi lika jaunpienācējiem zvērēt. Jēzus iebilda pret to, ka zvērests tiek izmantots kā apkrāpšanas veids. Jēzus ir pret krāpšanos. Ja zvērēšana, kas bija domāta, lai izceltu tēmas nopietnību un veicinātu uzticību, kļūst par iespēju nodarboties ar krāpšanu, tad Jēzus aizliedz zvērēšanu. Ir runa par to, ka tā vietā, ka tu izmantotu zvērestu, lai pierādītu, ka tavs teiktais ir paties, tā vietā izmanto savu taisnīgumu, patieso dzīvi, savu nevainīgo uzticamības reputāciju. Galvenais, mēs esam saukti būt godīgiem, patiesiem cilvēkiem. Citādi mēs uzvedamies kā melu tēvu bērni. Kopsavilkumā dzīvosim tā, ka mūsu vārds kaut ko nozīmē, ka mūsu jā ir jā un nē, nē, ka šo jā un nē atbalsta, nostiprina mūsu godīgums. Jēzus paceļ katru mūsu vārdu līdz zvēresta līmeni. Dieva valstībā vienkārši jā un nē tiek pacelts zvēresta līmenī. Tā vietā, ka tu izmantotu zvērestu, lai pierādītu, ka tavs teiktais ir paties, tā vietā izmanto savu taisnīgu, patiesu dzīvi, savu nevainīgo uzticamības reputāciju. Tātad uzmanies, ko tu saki, nerunā un nesoli par daudz. Pildi, ko esi teicis, dzīvo tā, lai cilvēki pieņemtu tavu jā vai nē. Par tavu jā vai nē, lai liecina tava dzīve, nevis zvērest. Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā vai video Evaņģēlijs Labā vēsts YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.